Dažreiz mums uzdot jautājumu, ar kādu apmetumu labāk apmes sienas. Parasti cilvēki svārstās starp diviem variantiem, vai nu ar ģipša apmetumu, vai nu ar cementa bāzes apmetumu. Weber piedāvā Latvijas tirgū cementa bāzes apmetumus Weber T2 un Weber IP18. Kādas varētu būt priekšrocības šiem apmetumiem, mēs aplūkosim šajā video. Ģipša bāzes un cementa bāzes apmetumi ir materiāli ar dažādām īpašībām. Teiksim, ja mēs meklējam risinājumu ārdarbiem, mitram telpām, ja mums jāizveido virsma ar lielāku triecienu izturību, tad mums jāizvēlas tieši cementa bāzes apmetums, jo tas ir gan mitruma izturīgs, gan saulizturīgs. Kā apmetumi uzvedās mitruma iedarbībā, mēs varam paskatīties veicot nelielu eksperimentu. Mums ir ģipša un cementa bāzes sagataves, un mēs iemerksim abus paraugus ūdenī. Un pēc dažām minūtēm skatāmies uz rezultātu. Varam izņemt abus paraugus un paskatīties, cik daudz ūdens ir iekšā katra no tiem. Pēc eksperimenta mēs redzam, cik daudz ūdens ir katra no paraugiem. Mēs redzam, ka cementa bāzes apmetuma ūdens uzņemts minimāli, toties šeit praktiski viss paraugs ir slapjš. Attiecībā uz apmetuma izturību pēc iegremdēšanas ūdenī mēs varam redzēt, ka ģipsis ir palicis trausls, un faktiski ar špaktilu lapstiņu mēs varam to viegli sagriezt. Toties ar cementa bāzes materiālu mēs vairs nevaram viņu tik viegli sabojāt. Respektīvi, ja mēs meklējam mitruma izturīgu, saulizturīgu, cietāku materiālu, tad mums jāizvēlas cementa bāzes apmetumu ārdarbiem un mitram telpām.